Katra draudze ir piederīga kādai konkrētai nācijai, valstī, kultūrtelpai ar savu stāstu un vēsturi. Katra draudze pieder un piedalās arī sabiedriskajā dzīvē. Un Sārnatas draudze paudžu paudzēs ir apliecinājusi arī to ar savu kalpošanu. Sārnatas draudzes locekļi pavadīja laivu bēgļus, tad tas bija apmēram tā, kā barikāžu laikā Latvijas 3. atmodas sākumā Doma baznīcā bija hospitālis, arī šeit draudzes cilvēki pavadīja tos, kas devās bēgļu gaitās 2. pasaules kara spaidos. Pēc tam arī šeit slēpās meža brāļi, par ko daudz zina stāstīt mūsu draudzes māsa un kalpotāja Lidija Duroņina Lasmane un vēl daudz citi, kas man ir stāstījuši. Un man šķiet svarīgi, ka mēs kā draudze to saglabājam, pret to cieņpilni izturamies un arī turpinām stāstīt šo stāstu. Jo arī tas ir veids, kā mēs varam pagodināt Dievu. Un šodien mūsu vidū ir aktieris Eriks Vilsons, kurš stāstīs savas dzimtas stāstu un tās arī interesanto saistību ar Sārnatu. Šis pasākums ir iespējams pateicoties Ventspils novada ļaudīm. Mana pateicība draudzes vārdā Ventspils novada domas priekšsēdētāja vietniekam Andim Zariņkungam un komunikāciju speciālistam Erikam Eriksona kungam, kas darīja šo pasākumu praktiski iespējām. Pasākums tiek filmēts un ierakstīts vēsturē, un pasākuma laikā tiek arī fotografēts. Mēs piecelsimies un visi kopīgi lūksim to lūkšanu, ko pats Jēzus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem, tagad un vienmēr. Lūdzu, sēdieties. Labdien! Tas ir personīgs stāsts. Par saistību ar Sārnatu es varu pastāstīt pēc tam atsevišķi. Izrādē tā būs tikai es pieskaršos. Mans vārds ir Eriks Vilsons. Es esmu aktieris un režisors. Vispirms es gribu pateikt paldies. Šoreiz ne tikai jums, bet arī vienai personībai, bez kuras nebūtu iespējams šī tikšanās, lai arī cik tas savādi neizklausītos. Josif Vasarjoničs, paldies! Jo lieta tāda, ja viņa nebūtu, mani vecāki nebūtu izsūtīti, viņi nebūtu satikušies Kolimā, un es varbūt nemaz nebūtu piedzimis. Tāpēc es aizdedzināšu svecīti pie viņa ikonostasa, kas ir veidots no kādas armijas kastes.
Viņš bija Dievs. Tā viņš domāja. Dievs bija miris. Popi, mācītāji, priesteri izsūtīti vai nošauti. Baznīcas nolīdzināts drupās. Krusti nozāģēti. Vajadzēja kādu dievu vietā. Viņš kādu laiku pildīja šo funkciju. Viņa plakātus nesa oktobra un maija svētkos. Viņš bija stingrs un nepielūdzams, kā teikts kādā filmā, pārfrazējot šīs filmas nosaukumu, ātrs un bez žēlastības, ar ļoti reti, labu, melnu humoru izjūtu. Viņš bija ģeneralissimus, viņš bija valsts vadītājs, viņš bija partijas vadītājs, viņš bija ekonomists, viņš bija filozofs, viņš bija pat vēsturnieks. Un visu to viņš realizēja savā praksē. Savos 31,5 gada valdīšanas gados viņš izveidoja ļaunumu impēriju, kāda nav līdzīga mūsdienās, ja nu vienīgi Ziemeļkoreja. Aizgāja bojā vairāk nekā 20 miljoni. Tam bija vajadzīgi upuri. 20 miljoni. Es zinu, ko nozīmē, kad aiziet mūžībā kāds cilvēks no mūsu vidas. Viens cilvēks. Vesela galaktika iegāžas laika un telpa bezdibenī. Bet ja aiziet bojā 20 miljoni, man to ir ļoti grūti iztēloties. Viņi aizgāja bojā, viņus nošāva ar tiesu, bez tiesas, izsūtīja, kur viņa mira necilvēciskos apstākļos. Daudz izdarīja pašnāvība, daudz pazuda bez vēsts. 20 miljoni. Golodamoru laikos, mākslīgi izraisīt bada apstākļos, Ukrainā aizgāja bojā vairāk nekā 5 miljoni. Lai mēs varētu saprast, ko tas nozīmē viena cilvēka dzīve, iedomāsimies to pret mūžību. Es esmu paņēmis šeit tādu uzskats līdzekli, ko izmanto mūzikas nodarbībās. Tas ir metronoms. Metronoms šautriņi ir uzstādīti tā, lai viens sitiens atskanētu ik pēc 1 sekundes. Iedomāsimies, ka šis viens sitiens ir viena cilvēka mūžs un nāve. Un kad ar šo sitienu mēs pieminam viņu aiziešanu mūžībā. Ja mēs gribētu pieminēt šeit visus cilvēkus, kuri aizgāja viņa valdīšanas gados bojā, mums šeit būtu jāsēž vismaz 231,5 diennakts, neizejot no šīs telpas. Tad mūsu dzīve jau turpinās.
2013. gadā, jūlija mēnesī, tūlīt pat pēc dziesmu svētkiem, es ierodos savā dzimtajā pilsētā Magadanā kopā ar Dzintras Gekas vadīto grupu Sibīrijas bērni. Tie ir cilvēki, kuri ir atbraukuši uz Sibīriju, lai atrastu tās vietas, kur ir gājuši bojā viņa vecāki, atrastu tās vietas, kur viņi ir pavadījuši savu bērnību, atrastu tās vietas, kur ir bijuši ieslodzīti viņa tēvi un mātes. Paņemt zemes sauju tiem, kas ir aizgājuši, lai noguldītu dzimtajā kapsētā, un arī pie reizes atvest zemes sauju un atstāt šī zemē. Tikai 2 diennaktis atpakaļ es stāvēju dziesmu svētku estrādē un kopā ar pārējiem dziedāju Pūt vējiņi, bet šeit ir Dievs kāds augstums, drebuļi pilnīgi. Sopkas, tādi nolaideni kalni vēju nogludināti, apauguši ar punduru priedītēm, tām saucamo slaņņiku. Jūra man priekšā, 3 akmens māsas, Nagājeva līcī, Magadana. Aiz muguras man ir Magadana. Nošķieptas koku mājals, jauns piecstāvens no 70. gadiem. Staļina laika celtnes. Es šeit esmu dzimis. 1956. gada 2. martā. Parasti šo faktu, ka esmu dzimis tādā eksotiskā pilsētā, es izmantoju, lai palielītos. Es nostājos publikas priekšā un saku, bet es esmu dzimis. Tad ietur tādu mazu pauzi. Es esmu dzimis Magadanā. Kur atskan balss? Lielākā daļa jau nemaz nezinu tādas pilsētas nosaukumu. Tāda eksotiska pilsēta. Es saku, pie Ohotskas jūras. Kur tad tas ir? Es rādu. Ja mēs novelkam taisnu līniju no vietas, kur mēs pašlaik atrodamies, tas ir apmēram 11,000 kilometru. Vienā pusē ir Kamčatka, otrā pusē ir Sahalīna, tālāk zemāk ir Japāna. Līdz Japānai jau tur vairāk 1000 kilometru. Bet, ja mēs skatāmies uz šīs kartas, tad jau tāds nieks vien ir. Jā, Magadana. Tā ir man dzimtā pilsēta. Visprecīzāk šo pilsētu raksturojas apskatnieks, grāmatu autors un žurnālists Lato Lapsa. Viņš saka, Dieva aizmirsta vieta pašā zemes malā, viņā galā, kur lāči staigā pa ielām un pilsētiņas iedzīvotāji vienīgi bijušie, esošie un topošie zeki, abreviatūra ZK, Zakļučonī, ieslodzītais. Ziemā augstums tāds, ka spļāviens sasalst gaisā, nokrīt lejā. Ledus gabaliņi izskatā. Ko es te daru? Kāpēc es šeit atbraucu? Es taču neko neatceros. Ko es varu atcerēties? Ko es varu atcerēties? Es arī negribu atcerēties. Kolimas apgabals atrodas uz mūžīgās sasaluma robežas. Vasara ilgst apmēram 2 mēnešus. Ziemā augstums minus 65–70 grādi. Kas nabaga ieslodzītajam, tad, kad ir ieslodzīti mani vecāki. Un tas ir nāves spriedums. Slikti pēduši, slikti apģērbušies. Mirstība sasniedz 20%. No 1935. līdz 41. gadam uz šo reģionu, Kolimas apgabalu, tiek izsūtīti apmēram 3 miljonu ieslodzīto. Gan kriminālie, gan politiskie. No 1941. līdz 50. gadam ieslodzīto skaits ir daudz lielāks. Ko viņi tur dara? Rok zeltu. Tā ir zelta iegūs vieta. Milzīgas bagātības. Tajā laikā tā dod 25% no visa zelta, kas ļauj Padomju Savienībai nostiprināt savas ekonomiskās pozīcijas, iepirkt ieročus un tādā garā. Protams, ka tur nav tikai zelts.
Tur ir visa Mendeļejeva tabū. Kad mēs braucām cauri Kolimai, meklējam vietu, kur ir dzimis mans brālis, tādā ciematiņā Pasjolok transportnī. Ciematiņš transporta ciematiņš. Mums teica, ka viens ceļa posms nav izbraucams gar upi, jo bija sākušās lietavas. Bet tad, kad mēs nonācām, mūsu autobusu šoferīts bija pārsteigts, aiz mums jau stāvēja lielie benzīnvedēji, un ceļu tajā mirklī jau bruģēja no jauna. Viņš bija izskalots, bet tur bēra šķembas, lielie pašizgāzēji, gāja lielie buldozeri, un drīz vien mēs varējām turpināt ceļu. Mūsu šoferīs ģime ieskatījās savā mobilā telefona ekrānā un iesilpās. Viņš teica, kā tas var būt? Šeit ir visas mobilo operatoru zonas, šeit nekurienes vidū. Acīm redzot, viņš to nezināja. Pēc 15 kilometriem mēs iebraucām mazā ciematiņā, kas bija pārvērties par industriālu centru. Jaunākās markas ārzemju automašīnas pašizgāzēji, arī tādi, kuriem riteņi sniedzās līdz šīs telpas griestiem, brauca pa ceļiem. Viņiem, protams, ka vajadzēja to degvielu, kas aiz mums tika vesta. Mums nācās uzturēties tur apmēram pusotru stundu. Mūs pacienāja, mēs varējām paēst. Mūsu šoferīts teica, lūdzu, nefotografējiet. Šeit ir zeltraktūrs. Viņš bija noskaidrojis. Šakts sasniedz 200 km. Tās bija lielākās zeltraktūras Krievijā, 3. lielākās pasaulē. Un nevelti Kolimu sauc par zelta reģionu. Un Magadanu par zelta pilsētu. Un to ir dibinājis latvietis. Faktiski pilsētas status tā iegūst 29. gadā, bet visi ir pateicīgi tieši latviešu strēlniekam Eduardam Bērziņam. Viņš ir dzimis 1894. gada 7. februārī, iegūs izglītību, labu, mācījies Berlīnas Mākslas akadēmijā, pārzina vairākas valodas, kultūras cilvēks. 1914. gadā sākas Pirmais pasaules karš. Latvieši tajā laikā karo Krievu impērijas sastāvā. Mēs reti, kad esam bijuši bez lielkungiem. Un 1915. gadā, kad vācieši jau stāv pie Rīgas robežas, viņš ierodas un iestājās latviešu 4. strēlnieku bataljonā. Par nopelniem kaujas laukā viņš apbalvots ar Svētā Jura krustu. Pēc lielnieku, pēc boļševiku nākšanas pie varas, viņš dodas uz Maskavu, strādā valdības apsardzes dienestā, tad piedalās pilsoņu karā, protams, sarkanās armijas pusē, pēc tam strādā dažādās valsts drošības struktūrās. 1930. gada sākumā viņu nosūta uz Višeru, Dienvidu Urālos. Tur tiek celts liels kombināts, papīra un celulozes kombināts. Jaunai varai vajag papīrs, vajag parakstīt dekrēts. Un viņš vada šos darbus, viņš pabeidz šos darbus 15 mēnešos. Tas ir milzīgs rekords. Protams, ka to ceļ ieslodzītie. Par pionieriem, par komjauniešiem, kā vēlāk teica, aizmirsīsim. Staļins ievēro viņa spējas. Viņš iesākumā gan ļoti cenšas par ieslodzītiem, vismaz dažādos avotos atrodamas ziņas, ka viņš centies rūpēties par saviem ieslodzītiem, ka viņi esot labāk paēdināti, bet vēlāk jau pēc Staļina tīrīšanas 37. un 38. gadā tas vairs nav iespējams. 1931. gada nogalē viņu izsauc uz Magadanu. Viņš kļūst par Tresta daļstroja pirmo priekšnieku. Viņa rokās ir neierobežota vara. Viņš faktiski valda par visām ieslodzījuma vietām, kas ir viņam pakļautas. Viņš organizē darbus. Valdība viņa rīcībā nodod lidmašīnu, līniju kuģi Zvezda, starptautiskās klases, dzelzceļa vagonu. Ikdienā viņš pārvietojas ar automašīnu Rolls-Royce.
1935. gadā Staļins viņam piešķir Ļeņina prēmiju, bet 1937. gadā viņš tiek izsauts uz Maskavu. Viņš brauc. Pa ceļam viņš tiek apcietināts, viņam tiek inkriminēta trotskista atbalstīšana, spiegošana Japāns un Lielbritānijas labā. Un 1938. gada 1. augustā nošauts. Magadanā pie pilsētas mērijas ir uzcelts viņam piemineklis. Visi pilsētas iedzīvotāji joprojām zina, ko nozīmē Eduarda Bērziņa vārds. Un tajā laikā pie pilsētas mērijas plīvoja arī Jelgavas karogs. Vismaz plīvoja, jo Jelgava un Magadana bija sadraudzības pilsētas. Mana mamma, mūsu mamma, mūs abas ar brāli atveda 47. gada rudenī. 57. gada rudenī. 57. gada rudenī man bija apmēram pusotrs gadiņš. Protams, ka es neko neatceros. Ko es tur varu atcerēties? Iesākumā mēs dzīvojām Auru pagastā pie mana vecā tēva Roberta Vilsona. Viņš bija bijušais revolucionārs, lojāls pilsonis padomju varai, jo manai mammai nebija tiesība vairāk atgriezties Rīgā, kur viņa bija mācījusies teātras skolā. Viņa gribēja kļūt par aktrisi. Ar tādiem papīriem, kā viņai atgriezties teātrī, tas jau, protams, ka nebija iespējams. Pēc tam mēs vēlāk pārcēlāmies uz Rīgu. Papus bija atbraucis jau kādu pusgadu iepriekš, lai iekārtotu mūs, dzīvojam Pārdaugavā, un pēc tam mēs pārcēlāmies pie bērnu pasaules, Krišāna Barona ielā. Mamma. Es laikam mazotnē biju dzirdējis, vismaz pirmajās klasēs, es zinu, ka es negribēju stāties nekādos oktobrēnos, es mammai bieži jautāju: Mamu, kāpēc tev izsūtīja? Mamma kaut ko atrada, viņa negrib par to runāt. Māmu, kāpēc? Par pretvalstisku domāšanu. Mamma, bet ko nozīmē pretvalstisku domāšanu? Es gribēju beigt uz Zviedriju. Oho, mana mamma ir gribējusi beigt uz Zviedriju. Man tas šķitās, es iedomājos, ka mana mamma ir sēdējusi kāpās. Es biju dzirdējis šo stāstu, sēdēdams zem galda, sēdēju uz kāpās un perināju tādas ļaunas domas par kā ieriept no jauna dibinātajai padomju varai. Robežsargi tajā laikā vēl neesot spējuši kontrolēt krastu. Jā. Vēlāk tikai rehabilitācijas apliecībā es lasu par pretvalstisku rīcību, dzimtenes nodevību un darbošanos pretpadomju grupās. Mamma, kāpēc tu neaizbrauci? Mammai ir dažādas versijas. Viena no versijām, ka esot bijis jādodas uz Ventspili, tur esot vienam no grupas biedriem kāds gājis bojā, un no bērēm viņa, kamēr atgriezusies, tikmēr laiva jau bija aizgājusi. Mamma, es biju aizbraucis uz to vietu. Tas ir netālu no Sārnacas. Dažus kilometrus uz priekšu. Tur ir tāda piemiņas zīme, Cerība Bura. Man šķiet, ka tu tur esi bijusi. Es biju aizgājis līdz viņai. Tā bija tāda silta atvasaras diena. Apkārt bija sasēduši makšķernieki ar savām garajām pīskām, gaidīja lielo reņģu zveju. Es biju iebrīdis ūdenī un skatījos uz to vietu, kur tev vajadzēja aizbraukt.
Kāpēc man tu neaizbrauc? Tālāk sekoja mammas ceļš atpakaļ uz Rīgu. Viņu kāds bija nodevis, viņu tūdaļ apcietināja. Pēc tam 8,5 mēneši čekas pagrabos. Tāda aizmugurisks trojkas, tas saucamais trojkas spriedums no Maskavas. Tad izsūtīšana uz Omskas un Tomskas reģioniem, kur viņi strādā smagos apstākļos, mitinās soda nometnē. Tad pa etapu tālāk uz Kolimas apgabalu, kur strādā mežstrādē, tur sabeidz veselību. Pēc tam soda laiks ir beidzies, viņi nokļūst uzķem Čugā, kur ir ļoti daudz latvieši, igauņi, lietuvieši, un tur viņi satiek manu tēvu. Viņi abi apprecas, tēvam piedāvā darbu, iepriekš minētajā Pasjoloku transportnī, kur viņš ved uz zelta skalojamo mašīnu ar tādu lielu ķerru, viņš ved zelta smiltis. Tad mamma gaida mani, tad, kad jau ir piedzimis brālis, tad mamma gaida jau mani, drīz vien, un papum ir iespēja doties uz Magadanu. Tas ir paaugstinājums, kur viņš strādās par krāsotāju. Kāpēc mamma tu neaizbrauc? Tu varēji no tā visu izbeigt. Tev tas bija vajadzīgs? Tev vajadzēja to čekas pagrabu? Nu, kāpēc tu neaizbrauc, mammu? Tu taču varēji no tā visa aizmukt, mammu. Tomskas, Omskas, Magadans. Tā visa varēja mamma nebūt. Jā, dēls, mamma saka. Nu, tevis arī nebūtu bijis. Un tad viņa atzīstās. Es negribēju braukt. Savu vecīšu dēļ. Kaķīti, mincīti, plucīni villiņu. Rīta būs salniņa, sals tevim ķepas. Kad es biju pavisam maz puišos, man bija kā 4 vai 5 gadi, mēs jau dzīvojām Krišāņa Barona ielā pie Bērnu pasaules. Dzīvoklītī, kur mamma bija mitinājusies gan pirms kara, gan kara laikā. Un tur šojmašīnas apvilknē, ko viņa bija mantojusi no krustmātes, es atradu akmeni. Akmens bija tāda pārasta šķemba, kādu izmanto ceļu būvniecībā vai māju celtniecībā, bet tad, kad to saslapināja un pienesa pie loga, tad varēja redzēt, ka pāri stiepjas tāda zeltaina svītriņa. Es biju pārliecināts, ka tur, es zināju, ka mans papus ir racis zeltu, un es biju pārliecināts, ka tur ir paslēpts neiedomājamas bagātības, bet mamma tik smējās, viņa teica, tur nekāds zelta nav, protams. Tas akmens esot no manas piedzimšanas vietas. Tas ir mans dzimšanas akmens. Un man bērni tādā iztēlē parādījās tā, ka katram ir dots savs dzimšanas akmens, kas aug arvien lielāks, līdz kļūst par miršanas akmeni. Nu, tos beidzamos es biju redzējis. Radinieki saviem mīļajiem aizgājējiem uzlika tādu lielu miršanas akmeni, kur bija iekalti viņa vārdi. Un es gaidīju, ka tas akmens augs lielāks, es viņu noliku uz šojmašīnas malas un gaidīju, bet viņš neaug. Es ar to akmeni ļoti lepojos. Es bieži vien saviem sērts puišaļiem, ar kuriem es kopā rāpoju pa kokiem un lēkāju pa šķūnīšu jumtu, es viņiem parādīju to akmeni, teicu, man savs dzimšanas akmens, bet viņi ar kaut kā nespēja novērtēt. Nu, tad man bija viena draudzene, bija Ilzīte. Viņa bija sīkā, viņa bija vesela pusgadu par mani jaunāk, bet es pat kādreiz paliku tāds galīgi lēmēts, ka viņa man saņēma man roku. Es atceros, viņas roka bija tāda silta, maiga un mazliet mikla un tādiem smilšu graudiņiem. Laikam no tās smilškarts, kur mēs abi spēlējāmies. Un reiz viņa man paņēma aiz rokas, aizveda aiz mājas stūra, kur atradās tā mūsu smilškarsts, pat uzkāpa uz tās smilškarsts stūra un pasauca man sev klāt. Un kad es pienācu, viņa man noskūpstīja un pati aizbēga. Es stāvēju piesardzis tā kā tāds 1. maija baloniņš. Es jau nezināju, kas man tagad jādara, vai man ir jāskrien pakaļ. Man jau nebija nekādas pieredzes tajās sieviešu lietās. Līdz šim man skūpstījus bija tikai mamma. Lūk, Ilzītē es atklāju, ka man ir savs dzimšanas akmens.
Nu jā, viņi ar kaut kā neprat novērtēt. Viņai taču bija jāsaprot, ka tas ir tāds kā bildinājums. Es gribu roku rokā ar tevi nodzīvot visu atlikušo mūžu un piedzīvot, kā mans dzimšanas akmens kļūst par man miršanas akmeni. Nu, tā kā Blaumeņa Kristīna saka, tad nesīsim to krustu kopā. Nu, jā. Nu, tas īstais akmens īstenībā kaut kur pazūd. Laikam iekrits smilškastē. Šo es atvedu tagad. Bet es zinu, ka viņš tur ir. Viņš tur ir. Viņš kaut kur aug ar vien lielāks un gan jau tiksimies. Tas ir mans papus. Es nezinu, kāpēc mamma sauca viņu par papu. Tāpat kā savu tēvu, manu veco tēvu. Viņa teica papiņš. Papiņam šeit nav neviena sirma mati. Mammai gan ir daži. Mammai vienmēr ir tā frizūra tāda, vai nu viņa saņemt ir šeit tādā zirgastē, vai arī savīt tādā lielā kliņģerī un iesprausta adata. Un man vienmēr bija bail, kad mamma sprauda to adatu. Es teicu, mamma, nedara, tu sadursies. Mamma smējās, viņa teica, muļķīt, man jau nesāp. Te esmu es, man te arī neviens ir, mati vēl nav. Te mēs esam tikko atgriezušies no Magadanas. Pareizāk sakot, es esmu laikam atgriezies. Mēs abi ar brāli, mēs jau te nekad nebijām bijuši Latvijā. Es ļoti gaidīju papu. Papas bieži bija darbiņā. Viņš bija ļoti aizņemts. Dažreiz vairākas dienas. Un kad viņš pārnāca, un viņš oda pēc sviedriem un pēc nezināmas izcelsmes draņķa. Bet es viņu katreiz gribēju samīlēt. Samīlēt nozīmē pieglaust vaigu un paberžēt. Nu, tad, kad es mīlēju mammu, mamma teica, vai tu samīlēsi man riksīt? Es teicu, jā, un mīlēju. Nu, tad jau man ļoti patika mammu samīlēt. Bet tad, kad es papu mīlēju, man vienmēr palika kaut kāds švīgs. Bet es biju laimīgs, man bija paps. Paps nekad nelika mūs gulēt. Paps vienmēr, kaut kā viņam nesanāca. Bet viņš iemācīja mūs ēst taisīt. Viņš iemācīja mūs uzceptu iepriekšējā dienā novārītos kartupeļus, uzsildīt un pārliet pāri olu. Ilgu laiku tas bija mans mīļākais ēdiens. Es atceros, ka mēs ar brāli abi divi stāvam pie plīts, viens otram cenšamies izraut karsto pannu viens otram no rokām. Nu jā, tad, kad mammas nebija mājās, kādam jau par ģimeni bija jārūpējās. Mamma strādāja vairākos darbos. Aktrises karjeru, nē, par to jau varēja aizmirst. Ar tādu pantu, ka 58.1a tur jau vairs nav ko darīt uz Nacionālā teātra skatuves. Andreja Upīšs atvaino. Nu jā, un mamma, kaut kāda saistība teātra viņai bija. Viņa gan strādāja par dezinfektoru, prusakus, blaktis indēja, viņa ar grāmatu izplatīšanu piepelnījās. Un tad viņa strādāja Leļu teātrī par apkopēju. Un bieži vien viņai vajadzēja aizkavēties, jo par to jau arī bija jāmaksā, ka mēs varējām reizēm apskatīties tās pirmās izrādes, ko mēs vispār redzējām. Un tad viņi bija vēlāk mājās, un tad par mani gulēt likšanu vajadzēja parūpēties manai krustmātei. Bet es jau neļāvos miega vilinājumam. Es stāvēju pie loga un gaidīju, kad beidzot es tikšu uz palodzes. Jo no krustmātes loga varēja redzēt vārtu aili. Un reiz es atceros to, ka tad, kad es ļoti gaidīju mammu, un viņa beidzot man bija uzcēlusi, pa vārtu aili tieši nāca mana mamma. Es atceros toreiz tumsa, man šķita, ka ārā dzīvo tas briesmīgais nezvērs, kas grib manu mammu apēst. Un es raudāju, man miegs nāca, man asaras bija tāds neagārs ūdenskritums, par kuru esamību jau tajā laikā es nezināju. Un es brēc, beidzot krustmāte neizturēju, viņa pacēla manēs padusēm, uzlika augšā un lai novērst uzmanību. Kā jau bērniem tas saka, paskaties, oi, laukā tumšs. Es domāju, ka laukā tumšs nozīmē to lielo nezvēru. Un es piebāzu degunu pie rūs, kas bija norasojies no manas elpas, bakstīja pirkstiņu un teica, aukā, tum! Aukā, tum! Un tie bija tie pirmie vārdi latviešu valodā, kurus es izrunāju. Kaut gan paši pirmie vārdi, kurus es izrunāju, gan nebija latviešu, ne arī angļu vai zviedru valodā.
un tie bija krievu valodā. Un tos vajadzēja izrunāt ar paceltu dūrīti. Dam! Nu, tulkojumā, ka es tev sadošu? Jo lieta tāda, man tolaik bija ievietojuši diennakts Silītē, man tā likās kā tāda koncentrācijas nometne. Mamma bieži man tur atstāja, jo brālis bija slims, un mūsu ģimenē bija arī sarežģījumi. Es atceros, ka es stāvu pie tādas režģu sētas, es esmu ieķēries ar saviem pirkstiņiem, un auklī cenšas man atraut, un mamma iet projām. Mamma pamāja. Viņai jāskrien uz darbu, bet es raudu un raudu. Un reizēm man šķiet, ka man tie režģi ir joprojām palikuši šeit pirkstos. Lieta tāda, ka tad, kad es piedzimu 1956. gada 2. martā Magadānas dzemdību namā, papas nebija atnācis uz dzemdību namu man pakaļ. Manu papas sirdī bija pārņēmusi cita sieviete. Arī bijusi ieslodzītā no Igaunijas māksliniece. Viņa papum palīdzēja jaukt krāsas, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un viņa teica, ka mans papus ir pelnījis kaut ko labāku par manu mammu. Tad viņa kādu laiku uzņēmās to krustu, būtu tā labākā. Es jau neko neatceros. Ko tad es varu atcerēties? Es tik iedomājos, ka mana mamma stāv pie loga, lūkojas laukā, raudāt viņa nedrīkst, manas dēļ. Lejā tur ir sapulcējušies vīrieši, kur grib pateikt paldies savām sievām, ar svilpieniem, saucieniem, dejām. Es tā iedomājos, marta sākums, tā ir ziema. Magadanā tā ir ziema. Vēl ir uzsīts sniegs. Mamma teica, ka esot visa sēta bijusi ļoti tīra, ļoti labi notīrīta. Vienā pusē ir sarga būda, kur pilsone silda rokas pie tādas čuguna plītiņas. Es tā iedomājos. Un tur stāv tāda teikanna. Un ik pa mirklim viņa spiest piecelties no savas sēdvietas, lai ielaistu kādu nākamo mašīnu caur drošības barjeru. Ātrās palīdzības mašīnas iet un nāk, un viņi skatās, tā kā seriālā. Es domāju, tas bija pat interesantāk nekā seriālā. Tur puiši nāk un slīd, un viņi dzied, un sauc, un raud, un daži nokrīt, jo ļoti slidens. Viņi tiek aiznesti, un tas bija nenoskatīties. Lūk, un man mamma stāv pie loga un lūkojas laukā. Es jau neko neatceros. Neko. Ko tad var atcerēties tāda maza slapja burkāna krāsas kūniņa, kurai rokas ir pietītas šeit cieši pie sāniem? Tas bija tās likums. Katram bērnam, nākamam padomim, pilsonim, rokām jābūt cieši gar sāniem, lai viņš nevarētu izrādīt savu brīvo gribu. Tad jau nebija nekāds brīnums, tad, kad es izlauzos beidzot no tās prosta. Es arī pateicu, kā dam! Широка моя страна родная, много там лесов, полей и рек. Vai pauksts paņem. Широка моя страна родная, много там лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Kā man šī dziesma patika! Es atceros, ka brālis man ņēma līdzi makšķerēt. Mēs braucām uz Jūglu ar 6. tramvaju līdz galapunktam, un tur skanēja radio Majaks. Ik pēc stundas skanēja šis tam-da-dam-da-dam-da. Es domāju, kā es to dziesmu varētu iemācīties par dzimteni, par mīlestību. Viņa tāda ar cerībām. Un es to iemācījos. Tad es jau mācījos Ikšķilas skolā, un man vajadzēja iet korī. Es jau tā kā visi puiši gribēju lēkāt pa jumtiem un Daugavmalā peldēties, bet man prātā nenāca
iet uz koru, bet nu tad man kāds pačukstēja, ka tu dziedāšot šo dziesmu. Un es uz to koru aizgāju. Un es to iemācījos latviešu valodā. Laikam bija bijusi kaut kāds skats, es atnācu mājās, bija pavasaris, man šķiet, mamma sēdēja pie plīts, mums bija malkas apkuri, viņa bija apsēdusies un tad ļoti skumīgi, saskumusi. Kaut ko pie sevis domāja. Un es gribēju viņu kaut kā iepriecināt. Parasti man bija jālūdz, lai es malku ienesu, bet tagad es pats aizgāju, ienesu malku, sakrāmēju kastē ar kaudzi. Mamma joprojām sēdēja. Es domāju, kā lai es viņu iepriecinu? Es teicu, mamma, gribi? Es tev nodziedāšu vienu dziesmu. Mamma paskatījās, teica, dziedi, dēli, dziedi. Tad es uzkāpu uz tās malkas čupas un rauju vaļā latviešu valodā. Varem plaša mana zeme dzimtā, jūrā meži saules staru plīvs, un es nezinu starp zemēm simtām, kur var citur cilvēks būt tik brīvs, un es nezinu starp zemēm simtām, kur var citur cilvēks būt tik brīvs. Mamma tā smējās. Es biju pārsteigts, viņa stāvēja istabas vidū. Viņai bija ārkārtīgi skaista balss, otrais alts. Mati bija izlaisti, izjukuši. Viņa bija tā kā dieviete. Viņa smējās. Es biju pārsteigts. Bet es ar tīru sirdi viņai dziedāju par ko viņa smejas. Bet tad pie reizes es domāju, tad, kad es izaugšu liels, es gribētu smieties tā kā mana mamma. Tikai vēlāk es sapratu, ka tā smieties par tikai brīvs cilvēks. Bet acīs bija asaras viņai. Jā. Acīs viņai bija asaras. Par to viņa nekad nerunāja. Ne par izsūtījumu, ne par Kolimu, ne par manu papu. Ir pavisam saglabājušās 17 vēstules, kuras viņi rakstījuši saviem vecīšiem, kā viņi saka. Un tomēr lielākā daļa no tām rakstītajām vēstulēm es jūtu, ka ir veltīta tieši viņas mammai, manai vecai mammai, Emmai. Viņa nesagaidīja savu meitu, es savu veco mātu arī nekad neesmu redzējis. Ar milzīgu pietātu un mīlestību. Pēc vecās mātes aiziešanas viņa sarakstās ar manu vecotēti, bijušo revolucionāru, un uzrunā manu tēvainīt, vai citos mīļvārdiņos. Un, diemžēl nav saglabājusies neviena vēstule, kuras mani vecvecāki ir rakstījuši savai meitai. 1950. gada 27. augustā mana mamma raksta manam vecam tētim Robertam vēstuli. Es jūtu, ka tā ir atbilde uz iepriekšējo vēstuli, tas ir saistīts kontekstā, kurā viņš ir lūdzis, lai mana mamma izrāda tādu, zinām, toleranci pret padomju varu. Jo viņš cenšas viņu atbrīvot no cietuma. Viņš raksta padomju iestādēm ar lūgumu pārskatīt spriedumu. Un lūdz arī manai mammai izdarīt tādu grēku nožēlu. Un mana mamma kategoriski atsakās. Zinādam arī to, ka vēstules tajā laikā tiek caurskatīts un pat cenzēts. Es nolasīšu vienu fragmentu. Viņa raksta: Mīļo tēvainīt, vai tu gaidi no manas vēstules? Bieži jau es nerakstu, nav tādas izdevības. Un brīžiem domāju, varbūt tev nav patīkami no manis saņemt. Varbūt manas vēstules tevi kompromitē, jo es taču esmu noziedzniece.
un tu esi cienījamas valsts pilsonis. Es negribu ne taisnoties, ne arī sevi tiesāt. Dievs zina manus grēkus un visus dzīves grūtumus šajā dzīvē es pieņemu kā taisnīgu Dievu lēmumu. Tu esi jūtu, gaidi, lai es apliecinātu, ka gribu būt valstī derīgi un patīkami pilsoni, bet tu jau redzi, ka es ar solījumiem izšķērdīgi nerīkojos. Es domāju tā, ja es spētu būt Dievam patīkami, ja es spētu dzīvot pēc viņa cilvēkiem dotajiem likumiem, tad arī valstī un tautai nebūtu iemesla mani sodīt un izstumt. Bet tā kā es grēkoju ik uz soļa, tad es saprotu, ka visa vara, visa nākošā dzīve ir atkarīga no Dieva žēlastības. Ir jau labi saprast, ka par tevi kāds domā un gaida. Mammas vairs nav, tā par visvairāk par mani iedomāja. Tagad es ar viņu tiekos sapņos bieži, bet šie sapņi jau droši vien ir nenozīmīgi. Mamma ir mirusi, es to saprotu, bet aizmirst viņu es nevaru. Māte ir viena un neaizvietojama. Tā man, tā tev, tā jebkuram no mums. Bet tā kā viņas vairs nav un tu vēl esi, tad man gribētos ņemt vairāk dalības tavā dzīvē. Dievs dos, būsim dzīvi, pēc gada atbrīvošos, vismaz varēsim brīvāk sarakstīties. Dzīvoju pa vecam, strādāju, esmu vesela. Šogad Kolim bagāta, riekstu gads. Šeit ir tāds slaņņiks. Tas ir tāds krūmu priedīts. Ik pēc 2 gadi šim slaņņikam ir čiekura ar garšīgām sēkliņām. Tās mēs lobam un ēdam. Brūklens arī sārtojas, bet krūmu bērzņam lapas jau dzeltē. Rudens drīz būs ziema. Man tā gribas vairāk vasaras, bet tādēļ es negribu šajā pusē visu mūžu nodzīvot. Bet tas viss Dieva rokā. Paliec sveiks, tēvainīt, meitiņa. 1950. gada 27. augustā. Kaķīti, mincīti, plucīnī villiņu. Rīta būs salniņa, sals tevīm ķepas. Rīta būs salniņa. Tajā dienā mēs devāmies uz vietējo novadpētniecības muzeju. Nākamais rīts bija paredzēts prombraukšanai uz Kolīmas apgabalu. Vajadzēja apmeklēt tās vietas, kur ir piedzimis gan mans brālis, gan Astrīda no mūsu grupas Susumanā, Vēju pilsētā. Bija jāapmeklē arī mana otra tēva, Nikolai Malcinieka vieta, kur viņš bija izcietis sodu. Un mēs aizgājām uz vietējo novadpētniecības muzeju, un tur otrā stāvā bija iekārtota tāda izstāde, kas bija veltīta Edvardam Bērziņam, Magdanas dibinātājam. Un tad starp daudzām vēstures liecībām es pēkšņi ieraudzīju kaut ko ļoti tuvu un pazīstamu. Tas bija Viška, tāds, nezinu. Tāds sasliets, no baļķiem sasliets tornis, kur bija platforma, un uz platformas stāvēja sargs, un ar pielādētu ieroci uzmanību padomju varas ienaidnieks. Bet blakus tam bija pieslietis vēl kaut kas tāds, kas man izraisīja pilnīgi drebuļus. Es nezinu, kas ar mani notika. Tā bija parasta koka ķerra, ar kādu mans papucis, acīm redzot, ir vedis uz zelta skalojamo mašīnu smiltis. Es atceros, ka es ar tādu transporta līdzekli savu laiku strādādams celtniecībā jaunībā biju izpildījis cirkam cienīgus trikus. Es biju braucis pa dubļainām laipām. Un pēkšņi man bija tāda sajūta, ka tie ķerras rokturi ir iegriezušies man šeit plaukstās. Es nosvīdu, es paliku augsti sviedri man pārņēma. Un man pārņēma kaut kāda klaustrofobiska sajūta, it kā, ka tas jau viss kādreiz ir bijis. Un es izgāju laukā blakus ekspozīcijā, kura bija paredzēta Kolimas dabas bagātībām. Un pēkšņi sāk raudāt. Man pretī stāvēja balta lāču mamma. Nē, es nesabijos. Blakus viņai bija mazs lācēniņš.
Un es nesapratu vispār, kas ar mani notiek. Es izgāju uz ielas un pēkšņi es ieraudzīju šo pilsētu no jauna. Šīs nošķieptās vecās mājās, kādās acīm redzot, mēs kādreiz esam dzīvojuši. Pilsētas ielas, Staļina laika celtnes, jūras līcis. Un es sapratu, ka es nedrīkst aizbraukt no šīs vietas, kamēr es nebūšu atradis vietu, kur es esmu piedzimis. Pēc pusstundas es stāvēju slimnīcas sētā. Tiešām, 3 stāvu celtne, vienā pusē sarga būdiņa, pretī bija trepes, sametināts no armatūras, acīm redzot, lai sniegs gāžas cauri, lai neslīdētu kājas. Es tešos iekšā pa šīm durvīm. Tur bija uzraksts, kur es neņēmu vērā. Man tajā laikā laikam nepielecis, kas tur rakstīts. Tur bija rakstīts sieviešu konsultācija. Man garām paspraucās kāda sieviete, kur izbrīnīja, pasitās sāņus, ieraudzījusi mani, bet es tik gāju tālāk. Kreisajā pusē, no manis pa kreisi tālāk, pašā gaiteņa galā es redzēju, ir pavērtas durvis un spīdēja gaisma. Un sēdēja sieviete baltā virsvalkā. Es ieskrēju viņas kabinetā, es laikam pat nepieklauvēju. Viņa pacēla acis, viņa tieši parakstīja kādus papīrus, viņa paskatījās uz mani ar zināmām bailēm. Es teicu, šeit ir slimnīca? Viņa paskatījās, viņa saka, jā, šeit ir slimnīca, un uzsmaidīja. Viņa teica, bet šeit tieši ir sieviešu konsultācija, kādā jūs lietā. Es teicu, kur ir dzemdību nams? Viņa apsmējās. Dzemdību nams? Dzemdību nams atrodas jaunajā korpusā. Un tad es spēju ārā. Es teicu, es esmu dzimis 1956. gada 2. martā. Vai tas ir iespējams? Es biju aizmirsis krievu valodu, es nemācēju vairs izteikties, bet viņa man saprata. Es teicu, vai tas ir iespējams, ka tad, kad es piedzimu, vai šeit bija dzemdību nams? Viņa nolika pildspalvu, paskatījās pa logu. Es redzēju, ka viņai acis ir skumjas, kā manai mammai, kad viņa kavējās atmiņās. Tad viņa pagriezās pret mani, ieskatījās man acīs un teica, jā. Tad, kad jūs dzimāt, tad šeit bija dzemdību nams. Man likās, ka ir atskanējis sprādziens, kur es pat neesmu dzirdējis. Es kaut kādā dīvainā veidā esmu palicis dzīvs. Man pāri gāzās atmiņas. Es visu atcerējos. Pirmkārt, es atcerējos balto lācenīti mašu. Tā bija tā pati lācena, kas bija izbāsta tur muzejā. Es mammai ratos, brālis pie rokas. Mēs ejam uz pilsētas parku. Skatīties tad improvizēto zooloģisko dārzu. Baltā lācenīta maša ir ieķērusies uz režģos un skatās uz mums. Es atcerējos šo jūru. Es atcerējos 3 akmens māsas, 3 akmens bluķis jūrā. Es atcerējos ostu, kur kādreiz acīm redzot ir izkāpuši mani vecāki, lai par etapu tālāk dotos uz Kolim. Es atcerējos šo pilsētu jūras krastā. Es atcerējos sopkas, es atcerējos šīs mājas, un pēkšņi man likās, ka es esmu ieraudzījis šo te visu ainu ar savas mammas acīm. Es tikai neatceros, kā es atvainojos un lūdzu piedošanu. Es iztenterēju laukā uz lieveņu, tur jau gaidīja daži no manas grupas. Līja tāds smalks magadāns lietus, ko vējš nes no jūras puses, smīlāja. Man acis bija pilnīgi slapjas, man blakus zumēja televīzijas kamera, man bija tāds kauns, un man pienāca brālis. Viņš teica, ko brāl? Atradi, jā? Ko? Atradi, tu te esi dzimis, jā? Es gribēju izlikties jautrs, teicu, jā, brāl, es šeit esmu dzimis. Es šeit esmu dzimis. Laikam pārcentos. Brālis saprata, viņš apkampa manā pleciem. Mēs tenterējām lejā pa tām trepēm, kur es gandrīz nogāzos, aiztenterējām līdz pagalmu vidum. Laukā aiz barjeras gaidīja jau mūsu autobusus, nepacietīgi, visi jau bija sakāpuši. Un es teicu, pagaidi, brāli. Brālis saprata, man bija jāatvadās.
Man bija jāatvadās, jo es zināju, ka es šajā pilsētā vairs nekad neatgriezīšos. Nu, tad es pagriezos pret šo namu. Un tad es viņu ieraudzīju. Trešajā stāvā pie loga stāvēja kāda sieviete. Es gan nevarēju saredzēt viņas seju, jo joprojām līja lietas. Bet man liekas, ka viņa smaida. Es pasmaidīju un pamāju viņai roku. Viņa man pamāja. Tad mirklī pīpināja autobuss, un kad es atgriezos, viņas vairs tur nebija. Magadan. Tā ir mana Magadan. Man. Atgriezos mājās Rīgā. Sazvanījos ar mammu. Man vajadzēja viņu redzēt. Man viņai bija jāuzdod 1000 jautājumu. Bet viņa jau par izsūtījumu neko negribēja runāt. Viņa vairāk kavējās tādās pārdomās ar šīs dienas skatījumu. Nevajag jaukties tajos likteņos. Nevajag. Nu, mēs jau nevaram teikt tā. Nu, tu pie viss esi vainīgs. Nu, tā mēs nevaram. Nu aizved un izmeta. Jā, izmeta. Bojā gāja ļoti daudzi. No bada, no augstuma, bet tie jau, kas bija cietumā, tie jau kaut kā izdzīvoja, jo tur jau kaut ko deva. Tā kā deliņi, nav ko te gausties par izsūtījumu, par lāģeriem. Ja tu gribi izdzīvot, tad tikai cietumā. Jā, un tas bija tāds savāds laiks. Jā. Nāca jau Krievi iekšā, bija 40. gads, un mēs likām ģimnāzijā eksāmenus, un liekot ģimnāzijā eksāmenus, mēs varējām iestāties universitātē. Es iestājos Baltu filoloģijas fakultātē. Tur priekšā bija lieli studenti, tur bija Johansons, tur bija Strēlerte, es jau ar starp viņiem biju. Mani tā interesēja teātris. Labi, dēli iznāca par aktieriem, arī nav slikti. Jā. Man bet taču rakstīja. Ko es dēliņu tur rakstīju? Nē, mam, tu dzējoji. Dēliņ, es pantoju. Es klunkurēju pa dārzu un pie sevis skaitīju tādu pantiņu. No baltas olas brūns sālīts izšķīlies. Lielais brālis šausmīgi pa mani smējās. Nē, mam, tur sarakstīja. Tu rakstīji grāmatu. Tev ir iznācis dzējoļu krājums. Mama, tu taču zini. Mama, 78. gadā Stokholmā. Kolims piezīmes. Nikolai Malcinieka ilustrācija. Autore Zenta Sarma. Kolimas piezīmes. Latviešu Nacionālais fonds Stokholmā 1978. gadā. Mama, tev iznāca grāmata, tev iznāca. Tur iznāca, neiznāca. Kāda tam nozīme? Jau vairāk es skatos uz to mūžību, tu man liekas. Un te tāda nieka taču ir. Jā, es lāģerī arī rakstīju. Es rakstīju, jā.
lai varētu izdzīvot. Izdzīvot. Tev tur bija tāds, es tev devu tādu dzējoļu grāmatiņu, mamma saka, tāds rūtiņu papīra, es nezinu, vai dzējoļu grāmatā šis ir, Kalimas vasara, es nezinu, kāpēc mamma saka Kalima, nevis Kolima. Kalimas vasara, cik īsa ir Kalimas vasara, kā pienāk, tā Ardievas saka, kā karsta, smeldzīga asara uz sniegiem noklāta taka un, jā. Tur jau ar tā vasara bija, jā. Karsta, jā. Pat ziedi bija. Jā, bet ūdens bija ledus augsts. Jā. Vasara karsta, bet ūdens ledus augsts. Dīvaini zem tā Kalima, vai ne? Jā. Jā, tā milzīgā dabas bagātība. Tie kalni. Tās sopkas. Un tas liktenī pamestais cilvēks tur apakšā. Un skarbi jau bija ne tikai bagātība, bet viss tas darbs. Jo ieslodzītie mēs jau tur laidāmies lejā, tie jau bija zelta kalni. Un mēs laidāmies lejā un urbām bez spēka. Un, ne jau tikai latviešu meitenes, bet arī no visām tautībām. Es atceros, tur bija viena tāda 20 gadu, viņai pat nebija tāds gruntīgs miesas būs. Izdzīvojām. Tu lasīji par to Bērziņu, Edvardu Bērziņu. Viņš kas vēl bijis komunists. Bet pareizi. Kā tas savādāk viņam būtu uzticēts tāda lieta kā tā vadīšana. Jā, bet viņš esot centies tomēr kaut kā uzlabot to ieslodzīto dzīves apstākļus. Un, tā es lasīju, ka viņi esot pat baltos palagos gulējuši. Jā, baltos palagos, jā. Baltos palagos jau gulēja tās zemes varnie. Tiem jau vajadzēja to augsto kultūru celt. Tāpēc mēs te ieslodzīti arī strādājām. Jā. Bija tur dzemdību nams. Tas bija jauns. Viņi tikko uzcēla. Ļaudis bija ļoti daudz, un daudz dzīma pilsēta bija ļoti bagāta, un kad 3 vai 4 stāv. Un tu arī tur esi piedzimis. Un tu savu iedzimtības devu arī esi saņēmis. Ko? Es par to zeltu domāju. Mēs jau visi esam saindējušies. Mēs visi esam saindējušies ar tiem zelta putekļiem. Visa pasaule. Tas ir pārnestā nozīmē. Daudz jau neizturēja, bet tie, kas izturēja, tie jau uz to mantu skatījās kaut kā savādāk. Es jau dēliņi nezinu, cik tu man esi liels tāds materiālists, bet kaut kādu iedzimtības devu tomēr esi saņēmis. Nebija slikti Magadanā piedzimta, ne? Jā. Kādas tev ir tās atmiņas? Ko tu vislabāk atceries? Jūra? Sopkas? Jā. Tās kailās sopkas. Zelta jau tur vairs nav. Ir? Viņi tur rok? Viņi joprojām 200 km garas šahtas? Kas viņš tāds ir? Tas zelts. Un tāda manta, kur tu nekur taču nevar likt. Tu būsi bagāts, sakrās pilna zeķis. Tu taču aizies no šīs pasaules. Ko tad tu paņemsi līdzi?
Mamma aizgāja. 2017. gada 19. janvārī agri no rīta, iepriekšējā vakarā vēl bija pie viņas. Slimnīcā pa nakti nevarēja palikt. Apguldījām Ikšķils kapos blakus manam auģu tēvam Nikolējam Malciniekam 18. gada 13. janvārī tieši mammas dzimšanas dienā. Viņai būtu palikuši 95 gadi. Jā. Man vislabāk nolasīšu tavu dzīvi. Sarakstīts Sibīrijā 1948. gada pavasarī. Lūgums mātei. Māte pacēla svētījot rokas uz tālo austrumu pusi. Sagaidot svētību tavu, es ceļos jau nometos klusi. Taigā uz vientuļa ciņa. Šeit tagad ir svētnīca mana, kur veidziet žēlu dziesmu un debešos cīruļu zvana. Māte, reiz tu man dzīvību devi. Tu zini, tā tagad ir briesmās. Lūk, purvāja gariņam acis, ja iedegs gaidīgās liesmās. Viņš pavada šeit manus soļus un lipina dubļus pie kājām. Mammalīt pacēla rokas, lai redzu es ceļu uz mājām. Māte, tavas rokas ir stipras, jau pacēls svētījot viņas. No viņām zūd ļaunuma vara un dvēseles malda uguntiņas. Dievs tavās rokās ir licis spēku un dzīvības prieku. Tu, mammalīt, pacēla rokas šai gaismā, lai skaidri es tieku. Māte pacēla svētījot rokas uz tālo austrumu pusi, kamēr vēl mūžības viļņos mūs nāve nav iešūpojusi. Nu, tāds dzīvos jau. Jā, Magadana. Katram savu. Katram savu. Katram ir savu Magadana. Katram. Дороги открыты, ледивый рай, и каждому выбор в жизни был дан, и водки слеза наклоняется. Я еду в Магадан. Paldies! Paldies, mīļie! Paldies! Paldies, Normund, ka uzaicināji. Un paldies, ka bija tā iespēja šeit būt. Jo tikai kādu mēnesi atpakaļ, runājot ar māsu, es teicu, ka es braukšu Sārnacas baznīcu spēlēt. Viņa teica, Mimīts, tā viņa sauc, mana mamma, tur ir bijis. Viņš tur ir sēdējis, viņš tur ir slēpies.
Es neticēju, ka tā sakritība ir. Jo tad, kad es ierados šeit pirmo reizi, gadu atpakaļ, es ieraudzīju pēkšņi šo telpu, un man bija tāda, deja vu. Man likās, ka es esmu bijis. Kaut gan es zināju, ka es tehniski neesmu bijis. Čau! un tad, kad es ieraudzīju, es domāju, tev gribētu spēlēt Magadanu. Man tā likās, ka mana mamma te ir sēdējusi. Un tā tas ir bijis. Tā kā tā saistība man ir ļoti tieša. Un paldies šim dievnamam. Paldies tiem cilvēkiem, kas viņu ir uzturējuši visus šos gadus. Un paldies. Un te es jūtu, ka te ir manas mammas piemiņas vieta arī. Un es tā nevarēju nebraukt. Paldies!